Galvenā ideja par to, kas notiek pašlaik īsumā. ASV un globālās elites rada kontrolējumas krīzes visā pasaulē, jo īpaši Ukrainā, Armēnijā un Gazā, lai iegūtu kontroli pār teritorijām, resursiem un infrastruktūru. Šie konflikti nekādā ziņā nav cīņa par valstu nacionālajām interesēm, bet gan kalpo par aizsegu šo valstu ekonomiskajai un ģeopolitiskajai ekspansijai rietumos. Par konfliktu Ukrainā. Donalds Trumps gatavo samitu ar Krieviju Aļaskā, kur tiks apspriesta teritorija apmaiņa un konflikta iesaldēšana. Tas novedīs pie faktiska Ukrainas zemju atzīšanas par Krievijas teritoriju. Apmaiņa Ukraina saņem starptautiskas garantijas, bet bez dalības NATO. Ukrainas kara iemesls nav cīņa par valsts suverenitāti, kā stāsta cilvēkiem, bet gan ASV vēlme iegūt kontroli pār Ukrainas strateģiskiem resursiem – litiju, urānu, titānu rūdu un citu, un šis mērķis ir sasniegts. Krievija šajā scenārijā pilda instrumentu lomu, kas nodod šīs teritorijas rietumu struktūru, precīzāk ebreju rietumu struktūru kontrolē. Lūk visu patiesību. ASV aizsagoties ar mieru uzturēšanu atkal ievieš globālu dominēšanu un kontrolē pasauli ar finanšu sistēmas, dolārs, SVF, Pasaules banka, tehnoloģiju, internets, operētāju sistēmas, militārā pārākuma NATO un informācijas ietekmes palīdzību. Politiskie līderi, kur vēršās pret šo sistēmu, tiek diskreditēti vai vispār likvidēti. Vienmēr darbojas viens un tas pats schēma krīzes radīšanas schēma, pēc kuras darbojas globālai spēlētāji. Tad, kad pienāk laiks, globālai spēlētāji vienmēr iejaucās, izliekoties par mieru uzturētājiem. Rezultātā globālai spēlētāji jau ir iegūši kontroli pār teritorijām un resursiem ar ilgtermiņa līgumiem, piemēram, uz 99 gadiem. Šī schēma tika izmantot konfliktos starp Armēniju un Azerbaidžānu, Trumpa maršruts, kā arī Gazas sektorā. Katrā gadījumā ASV spēlējot starpnieku lomu, iegūst piekļuvi strateģiski svarīgiem reģioniem un resursiem, un tajā ir visa dziļā jēga. Tāpēc neticiet oficiālajiem plašsaziņas līdzekļiem un politiķiem, kā arī nekādā gadījumā nepiedaloties izrādē, ko rāda globālās elites. Cilvēkiem beidzot jāiemācās saskatīt cēloņu sakarības, apvienoties un izplatīt patiesību, vai pretotos šim procesam. Tas ir mūsu uzdevums.